Farmācijas nozares mērķis nav uzlabot to veselību. Nevar tu būt augsta ranga speciālists, teiksim tā, medicīnas aprūpē un teikt, ka vitamīni nav jādzer. Tas skaidrs, tur nāk nauda no farmācijas nozares, un tu vienkārši izplati ko dezinformāciju. Un Amerikā mēs to redzam, tas ir ļoti populāri, un Eiropā tas arī noteikti ir atnācis un atnāks. Protams, ir cilvēki, kas tam netic, bet padomā, cik ļoti to reklamēties. Teiksim, te ir mārketinga budžets miljardi. Ir kaut kāds brīdis, kad tev nav vairs jēga rādīt cilvēkam kaut kādas reklāmas, tev izdevīgāk ir izplatīt kaut kādu dezinformāciju to speciālistiem. Tādā veidā cilvēkam mainot domas un tādā veidā dabūt no savu klientu, jo tas, kas ir jāatcerās, farmācijas nozares mērķis ir peļņa, farmācijas nozares mērķis ir maksājošs klients, farmācijas nozares mērķis nav uzlabot to veselību. Jā, protams, farmācijas nozares mērķis ir kaut kādā mērā uzlabot to veselību, dabūt tevi kā klientu, bet farmācijas mērķis nav tevi izārstēt. Farmācijas mērķis tevi apārstēt, lai tu justos labi, bet tā apārstēt, lai tu būtu klients viņiem uz dzīvi. Tas ir farmācijas mērķis. Tā kā, ja tur ir kaut komentāri par 4.